Vērsīši paskatīsimies, kas mūs sagaida oktobrī. Šis būs tāro izklājums jums. Tātad šeit būs mums kopējās oktobra enerģijas. Kādas tēmas būs aktuālas oktobrī? Tā, te mums ir naudas tēma. Kaut kāda, vērši jau ir naudas zīme, un naudas tēma vienmēr ir aktuāla par to, kā ietaupīt, kā iekrāt, kā izdevīgāk kaut kur ieguldīt, vai tātad izdevīguma kārts, kaut kas materiālo labumu tēmas būs aktuālas. Tā, kādas vēl mums enerģijas sagaida oktobrī vēršus? Tā, 7 zobeni, te ir jāuzmanās no kaut kādiem nelikumīgiem darījumiem vai krāpniecībām, kaut kas, kas jums aiz muguras darās. Nezinu, tas par jebkuru sfēru var attiekties. Tā kā šeit mums ir nauda, ja, tad saistībā ar, piemēram, ja jūs tur kaut kur ieguldaties, tad visu rūpīgi izvērtējiet, izskatiet, lai tur nebūtu kaut kādi, tur MLM aizdomīgas schēmas, sfēras, mahinācijas, viss kaut kas tāds, tas ir tad jāuzmanās oktobrī. Tā, vēl vienu par oktobra enerģijām. Tā, 4 zobeni. Šeit mums varētu būt kaut kāda bēdiņa uznāk vai nogurums, piemēram, ka ja jūs jūtat, ka ir, rudens jau vispār ir tāds tumšais gada laiks un vēršiem patīk saulīte, ja mēs esam tādi pavasara bērni, kuriem patīk zālīte, saulīte, pavasaris, un tad varētu būt, ka tas rudens kaut kāds nelaiks mūs gribēsies vairāk gulēt vai atpūsties. Tā, tad darba sfēra, kas vēršus sagaida naudas un darba sfērā oktobrī. 5 monētas, tas ir par to, ka kaut kādas neizpildās mūsu ekspektācijas. Ja mēs esam gaidījuši, piemēram, tādus un tādus ienākumus, tad varētu būt kaut kas netik liels, kā mēs gaidījām. Kaut kādas tad vilšanās sajūta varētu būt, vai negaidīti tēriņi, varētu būt kaut kas saplīst un tad jāremontē, kaut kas tāds. Kā tas izvērtīsies, paskatīsimies. Tā, vērši oktobris, naudas un darba sfēra. Tā, 7 zobeni atkal, tā. Šitam bija, man liekas, 7 zobeni, ka ir jāuzmanās no, noliku citur to kārtu. Ka atkal tā tēma, tad kaut kādas afēras, mahinācijas, kaut kas, kad jums nepasaka līdz galam kaut ko, vai kaut kāds šaubīgs līgums, ja jūs uzsāksiet kaut ko jaunu, darba sfērā vai naudas, vispār saistībā, kur kaut kur nauda nāk vai iet, tad ļoti uzmanīgi lasam visus līguma nosacījumus. Un arī ļoti labi ir pārzināt likumus, lai mācētu sevi aizstāvēt kaut kādās situācijās. Jo oktobrī daudziem cilvēkiem, kas tieši ir tādi ar atvērtu sirdi, iet savu gaismas ceļu, viņiem oktobrī varētu rasties kaut kādas situācijas, kur viņus nepatiesi apmelo kaut kādas negatīvi komentāri vai kas nav patiesi. Ja? Tad, ja jums oktobrī rodas kaut kādas grūtības vai no ārpasaules nāk kaut kāda negācija, tas ir tāds, tās vibrācijas, ko mums oktobris nes, lai mēs mācētu nošķirt sevi no tās ārpasaules negācijām un palikt savā iekšējā kodolā un neļauties kaut kādām manipulācijām, ka mūsu ārēji mums var pateikt, tu esi slikts, un mēs tam noticam. Caur šādu testu eksāmenu mums strādās ar mūsu pašvērtējumu, kā mēs uzticamies sev un paļaujamies uz to, ko mēs paši par sevi domājam, nevis ko ārpasaule par mums saka.
Kā var gatavoties kaut kādam tādam testam, ja liekas kaut kāda situācija, par ko man tas, tad tas nav nekas tāds, ko jūs esat varbūt sliktu izdarījuši, kaut kāda karma. Tad brīdinu, ka oktobrī varētu būt kaut kādas tādas enerģijas vai situācijas nepatīkamas, ar ko būs jātiek galā. Tālāk skatāmies attiecības. Kādas tēmas būs aktuālas oktobrī vēršiem attiecību sfērā? Augstākā priesteriene, tas mums ir par iedziļināšanos, iešanu dziļumā. Tā nav kaut kāda pavirša virspusēja plivināšanās, tikai dzīves baudīšana, bet te mums ir dziļas, nopietnas tēmas tiks risināts. Varbūt kaut kādas nopietnas sarunas ar partneri, vai tie, kam nav partneri, tad būs jāiziet kaut kādam garīgās transformācijas posmam, kas jūs pietuvinās tai apziņai, kāpēc jums nav vai kas ir jādara, lai būtu ilgstošas un mīlošas attiecības. Tā. Un vēl vēršiem attiecību sfērā oktobris, ko nesīs. Un zižļu karalis. Personu kārtas mums bieži vien arī simbolizē kaut kādas personas, kas var ienākt mūsu dzīvē. Piemēram, šeit vēršu vīriešiem, tie, kas ir vientuļi, tiem varētu ienākt dzīvē kaut kā tāda ļoti garīga, dziļa būtne, vai arī dziļas attiecības. Un sievietēm šis varētu simbolizēt tās, kuras ir vienas, ka jums ienāk vai ir iespēja satikt savu otro pusīti, kas būtu tāds zižļi simbolizē vispār uguni, entuziasmu, dedzīgumu, vai ugunzīme, vai tāds ļoti pārliecināts cilvēks. Vai arī jūsu partneris, jūsu attiecības iegūst kaut kā tādu asumiņu, uguntiņu. Gan dziļums, gan uguns, kas ir ļoti forši priekš attiecībām, ka ir tā harmonija, kad ir abas sfēras aktuālas un attīstītas. Tā, un augstāko spēku padoms, ziņa vēršiem par oktobri. Tā, 8 kausi, tas ir par to, ka mēs atstājam pagātnē kaut ko, kas mums vairs nekalpo. Man šī kārta ļoti patīk, jo es vispār esmu par pārmaiņām, par to, ka mēs visu laiku apdeitojamies uz sevis nākamo versiju, par to, ka mēs visu laiku atstājam aiz muguras visu, kas ir nokalpojis. Tad šis ir par to, ka mums jāpadomā, kas ir jāatstāj, kurš ceļš vairs nav jāturpina. Un ļoti bieži šī kārta ir tur, kur mums ir labi. Mums ir ērti tur, bet tas neattīsta mūs. Piemēram, kaut kāds ērts darbs, kur labi maksā, bet kur vairs nav nekāda izaugsme vai radošums. Tad ir vērts padomāt, vai nav gadījumā pienācis laiks kaut ko pamainīt. Jo šeit mums saka, nepieciešamība iet uz priekšu, tieši arī uz garīguma pusi, kad domāt par to, kas iedvesmo. Un pārdomas par lielām dzīves pārmaiņām, prioritāšu maiņu, māju atstāšana. Varbūt joprojām vēršiem turpinās kaut kāda dzīves vietas un mitināšanās vietas maiņa. Lūk tā. Tāds jums ir oktobris, mīļie vērši, mums, jo es arī esmu vērsis. Un atceramies par laikiem un komentāriem, energoapmaiņai, lai mums superīgs oktobris!